Esiet sveicināti! Neapšaubām mūsu katra tikšanās reize ir ļoti īpaša, bet šī spēle būs vienreizēja un neatkārtojama, un tā, protams, ir jāredz. Jūs vajadzēsiet, kāpēc? Tāpēc, ka tieši jūs, skatītāji, daļēji rakstat šīs spēles scenāriju. Proti, šodien vipložā komandas, kuras ir saņēmušas visvairāk jūsu balsis. Ļaujiet iepazīstināt. Evalda komanda un Erika komanda. Stūrmanis Gunārs, Botsmanis Ivārs un kapteinis Evalds saka lielu paldies par jūsu sirsnīgajiem balsojumiem. Mēs arī sakam paldies Valentīns, Andrejs un es. Sākums bija jautrs. Absolūtas cerības, ka tā arī turpināsim. Kā jūs domājat, kāpēc skatītāji par jums balsoja? Tāpēc, ka mēs esam vissimpātiskākie. Elementāri Mendelsona atkal jāatkārtojas. Man ir zināms tas, ka Erika, jūs balsojat par Evalda komandu. Jā. Kāpēc? Es pazīstu no erudītu līgas pietiekoši. Mēs esam seni cīņu biedri un draugi. Šodien, manuprāt, vismaz draudzību uz kādām 40 minūtēm būs jāatliek. Jā? Tas netraucē. Labi, vēl jau labāk. Noteikumi. Tieši tāpat, kā mēs esam spēlējuši iepriekš. Katrai komandai ir 10 jautājumi, katrs jautājums ir 100 punktu vērts. 4 jautājumi ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespēju, 1 jautājums bez papildu iespējām. Par katru neatbildētu jautājumu izmantot papildu iespējas punkti dilst. Tā komanda, kas patur sev visvairāk punktu, tā uzvar, un šie punkti paturētie pārvēršas jau latos. Priecīga ziņa. Nu, redz kā. Apdoma laiks joprojām 30 sekundes. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat pieņēmuši lēmumu vai līdz galam ne, spiediet to pogu. Sarunāts, mums jānoskaidro tagad ir, kurš tad sāks, kurš turpinās. Cik es saprotu, Botsman Ivar, tad jūs tiekat deleģēts, jā? Smagais uzdevums. Jā. Smagais uzdevums, jo pēc iepriekšējās spēles jūs mazliet, kā saka latvieši, atrāvāties. Man labā vai kreisā roka? Jūsu kreisā. Jūs sakat? Atkal. Kungi, man patiesi prieks, ka mēs tiekamies vēlreiz. Bet ņemot vērā jūsu iepriekšējos panākumus, jā, tā var teikt, bet tomēr jūsu zaudējuma finālā erudītu līgā šis jautājums tika izskatīts? Daudz un dikti tika analizēts un kritizēts un komentēts. Aha, sankcijas bija? Nē, sankcijas nebija. Toties mūsu konkurenti, mūsu kolēģi uzstājās ar kūkām, tā kā tika solījuši visu cieņu. Nu, re. Kūks mēs jau noēdām. Nu, re. Evalds Krievs, komandas kapteinis, Latvijas erudītu līgas aktīvs biedrs, lietu kārtotājs un organizators, vairāku prātspēļu jautājumu autors, interešu loks visplašākais, erudīts pēc aicinājuma. Gunārs Bajārs, vadošais pētnieks Cietvielu institūtā, aktīvs ceļotājs un zolītes turnīru dalībnieks, aktīvs erudīts. Ivars Mauriņš, ieguvis jurista profesiju, jau 53 gadus sastāda krustvārdu Mīkls, nopietnā līmenī spēlē dambreti, 3 reiz bijis Latvijas čempions, aktīvs pašdarbnieks, dzied un spēlē teātri un ļoti daudz ceļo. Ivar, tu kā pieredzes bagāts kā tūs mākslinieks, es tev pagājušais atzīšos mazliet paprovocēju ar dziedāšanu, tagad tu šķiet esi sagatavojies, Ivar. Stipri, drusciņ tagad tāda. Par cik mums bija laiks gatavoties, mēs jau laicīgi tikai uzaicinātu uz šo finālu spēli, tad es domāju, ka varbūt skatītājiem nebūs nepatīkami paklausīties VIP finālistu tādu mazu kuplēņu, kas ir sagatavota iz Ikšķilnieka Rīnieku Jāņa repertuāra. Viņš arī zin man diriģents un tā. 3, 4. Mēs katru pirmdienas vakaru arvien uz cīņu esam gatavi arvien. Mēs gatavi šim vakaram, kad pretiniekus pakaram arvien. Mēs galvas kopā saliksim arvien patrim un acu prātu turēsim arvien patrim. Lai palīdz šodien sirds un prāts un labu domu aparāts arvien.
arvien, lai pretī stājas stiprākie arvien, un lai ar kaut kas tiek arvien, mūs priecēs viņu panākums, ja otrā vieta būs aiz mums arvien. Ļoti smalki, ļoti smalki. Neskatoties to, ka Ēriks principā varētu potenciāli tikt pakārts. Vismaz tādā spēles līmenī viņš tāpat jums aplaudē un ir priecīgs par jūsu veiksmi. Paldies, kungi, jūs bijāt ļoti cītīgi gatavojušies un arī iznākums bija tiešām ļoti pozitīvs. Esam gatavi 10 jautājumiem? Gatavi. Priecē. Mēs sāksim ar kino vēsturi. Kā sauc vienu no slavenākajām Holivudas kino kompānijām, kas izveidojās apvienojoties kompānijām Metro Pictures, Goldwyn Pictures un Louis Mayer Pictures? Metro Goldwyn Mayer. Jā. Tiešām, jā. Šo kino kompāniju sauc apvienojot visus 3 nosaukumus arī Metro Goldwyn Mayer. Tātad potenciāli katram dalībniekam pieder 33,3% akciju, ja, un galīgi sadalīts nosaukums. Pilnīgi pareizi, jums joprojām ir 1000 punkti, iespējams lati. Starp citu, jūs dziesmā pieminējāt katru pirmdienas vakaru. Jūs skatāties katru raidījumu? Absolūti. Vai jūs sēžot mājās omulīgi divānā, esat kādreiz 1000 punktiem palikuši? Nē. Godīgi, nē. Nu, re. Kāds mīnus viņš vienmēr trāpās? Nu, nē. Tas ir vienkārši atklāts jautājums, ka ir vēl kur augt. Otrais jautājums. Literatūra. Kurš ievērojams rakstnieks, pabeidzis studijas Vīnē, uzsāka neveiksmīgu oftalmologa praksi, jo, kā minēts rakstnieka autobiogrāfijā, viņu nesot apmeklējis neviens pacients? Rakstnieks. Tas ir latviešu vai kā? Nē. Tas domās, ka vispār pasaulē. Arī latviešu. Tā ir nepareizi. Ir starpība vai latviešu neveiksmīga oftalmologa. Vai latviešu vai pa visu pasauli. Jāņem 50, vai ne? Nav gaidīt. Nu, ko nav lai gaidīt? Ir versijas. Ir versijas, nav versijas. Tātad, kungi, 50 piekrītat. Tu esi pārliecināts, ka uzreiz viss 50? Nu, ko tad? Evaldi, pieņemām. 30? Kungi? 30 lūdzu. 30, lai iet 30. Stāstā pēdējā problēma rakstnieks nogalināja lasītāju iemīļotu literāro varoni, kuru vēlāk, pakļaujoties lasītājas spiedienam, autoram nācās atdzīvināt. Conan Doyle, vai ne? Un to es nezinu, tādu faktu es nezinu. Jā, tas ir autors Conan Doyle. Tas ir Conan Doyle. Tur versija nav. Viņš it kā beigts, bet nav beigts. Tad nestiepiem gumiju. Droši vien, Jā, pēc papildu iespējas sapratām, ka tas ir Arturs Conans Doyles. Tā kuru nogalināja? Sherlock Holmes. Pēc cīņas ar Moriarty? Jā. Tā arī ir. Tas ir Arturs Conans Doyles. Jums ir 970 punkti. Trešais jautājums. Aritmētika. Cik minūšu ir atlicis līdz 22, ja vēl ir atlikusi 1/5 daļa no laika, kas aizritējis kopš 21. Ak, Dievs! Tikai daļas stundas. Tas ir 12 minūtes. Cik ir atlicis? Ja vēl atlikusi? 12 minūtes ir atlikušas. Ir atlikušas 12 minūtes. Jautājums ir, cik ir atlicis 12 minūtes ir atlikušas? Jā, tad no stundas 5 daļa. 20 minūtes 5 daļa, nu. Ja tur nav, tur nav dienas. Nav. Bet vai nav 25 stundas? Kāpēc? Nav 21, ja mēs 1 stundu. Tātad 12 minūtes. Atlikušas ir 12 minūtes. Evaldi, jūs atbildi ir 12 minūtes. Jā, ja tur atkal nav āķa. Ērika, kā jūs domājat? Domāju, ka 12. 12 minūtes. Ēriks arī domā 12 minūtes. Pateikšu godīgi. Ar cipariem esmu uz jūs. Pat nemēģināju rēķināt. Bet pareizā atbilde ir 10 minūtes. Es tāpēc domāju, ka tur rēķinās kaut kā. Dabūjuši brāzienu erudīta līgā, Evalda komanda līdz šim ir turējusies godam.
Kā viņiem ies ar pēdējiem jautājumiem, uzzināsim jau pēc brīdī. 4. jautājums. 5. daļa atklāt. Ievērojami cilvēki. Vilhelms Maibachs, Gotlības Daimlers, Henrijs Fords, Karls Benz, Luis Renault, Enzo, pabeidziet. Ferrari. Ārkārtīgi izteiksmīgs vārds. Par ko mēs runājam? Par automobīļu kompānijām un to Autobūvas gigantiem. autobūvas. Man liekas, Ferrari vajadzētu likt klāt vēl arī sarkans. Protams, tas ir Enzo Ferrari. 5. jautājums. Astronomija. Kura planēta apriņķo Sauli 165 Zemes gados? Kas ir līdz šeit? Urāna, Plutons. Plutonu izsvītroja. Pēc Marsa Jupiters, Jupitera Saturns, tad nāk Plutons un Urāns. Kurš? Jupiters, jā. Ne, Plutons, nē. Urāns un... Planētas 65 gados Zemi. Vai nevajag 50? Tad paņemam visu. No tev ir versijas. Man nav precīza versija, bet ko tas jau uzvedinās. 30. Cik skan 565? Tā ko balsojam pa 30 vai pa 50? Tu kaut ko zini? Tev ir aizdomas uz kaut ko. Un es nav mierinies, bet tāpēc tu ko ņemt kādu? 30, 50. 30. Lūdzu, 30 punktu. Planētas astronomiskajam simbolam ir trīzara forma. Neptūns. Nu jā. Trīzars Neptūns. Labi, kaut nav 50. Kad ir 50. Diezgan smieklīgi. Nu, tad tas ir Neptūns. Ēriks noreaģēja identiski. Pielicot 30 punktu papildu iespēju, viņam absolūti bija skaidrs. Protams, šo simbolu nes Neptūns. Neptūns ir tas, kurš ap Sauli apriņķos 165 Zemes gados. 6. jautājums. Medicīna. Kāda asins grupa ir cilvēkam, kurus mēdz dēvēt par universālajiem donoriem? 0,1, lai visā, vai ne? Kāpēc 0,1? Nu jā, protams, kāpēc 0 vienkārši. 0,1. Nu jā, iekavās pie. A2, B3, A, B4. Tieši tā. 0,1 ir universāla. Vai ne? Jā. Tā ir 0 iekavās pirmā asins grupa. 0 jeb pirmā. Pilnīgi pareizi. 7. jautājums. Jums ir 840 punkti. Rīgas celtnes. Nosauciet šobrīd vecāko Daugavas tiltu Rīgā. Nu, pagājuši, dokuments ir 57. Par dzelzceļu varētu būt dzelzceļa tilts. Kas tas ir Salatils? Viņš ir dzelzceļa, bet pašreiz vecāk. Šobrīd. Vispār dzelzceļs jau akmens tilta jau bez tam, kad Pontons tilts bija. Jā. Tas mašs tilts viņš ir citur. Pār Daugavu. Nu, kāpēc? Par Daugavu. Domā, kas tad ir? Rīgā. Nu, kas tad ir? Oranžais, dzelzceļa, akmens, vanš. Dzelzceļa. Tas ir dzelzceļa tilts. Mazais tiltiņš. Lekta tilts. Ivar, savā ziņā te var piekrist. Tas vismaz ir noteikti šaurākais. Tas ir dzelzceļa tilts. Pilnīgi pareizi. 8. jautājums. Vēsture, ģeogrāfija. Ap 1040. gadu datētajā Mervalas runakmenī tas minēts ar nosaukumu Tumisnis. Kā mēs to saucam mūsdienās? Nu, Kur tas ir? Ar 50 reiz jāizdomā. Bet mēs pagaidām ar 30. Jā. No 10 nav pākstīt. Nē. Aizdoma nav nekāda. Nē, Te var nākt tādā. nav. Bet 30, protams. Bet 30 kaut kā. Es arī nezinu. Ja? Jā.
Lūdzu mūsu iemīļotos 30 latpunktus. Kungi, nu mēģiniet kaut ko citu paņemt dažādi. Mums dikti labi veids. Jums 30 latpunktus. Jā, dzīst, jā, abas reizes izmantojāt un izmantojāt perfekti. Lūdzu, pēdējo 100 gadu laikā, īpaši pēc 2005. gada janvāra vētras, tā konfigurācija ir ievērojami izmainījusies. Kalija meteorīts krāters. Kalija meteorīts tas ir. Igaunijā. Kaut kas rakstbalsies tas būs. Kaut kas raksts. Kaut kas ragu nonesa vispār. Kaut kas raksts noteikti. Kalija meteorīts Sārem. Jā, Sāremā. Vai ne, kungi? Pagaidi. No 2005. Tā konfigurācija. Tas ir, krāters. Kālies, tas arī bijis. Vairākas reizes pirms 5. gada. Tas baigi pēc lietuviešiem izklausās, bet Nu, kāpēc ne mērvāl bez tumīsnes. Nē, tas ir Kalija, vai ne? Citu versiju nav. Bet es neesmu bijis pēc 5. gada. Tas ir, spēja, tad izdomāsim. Tam vajadzētu būt Kalija meteorīta krāterim Sāremā. Sāmsalā. Kas tur ir izmainījies? Tas ezers. Viņš tur tāds pamatīgi tā bedrīta. Viņš bija apaļš. Jā, es neesmu bijis pēc 2005. Es arī pēc 5. gada neesmu bijis. Viņš joprojām ir apaļš, ne? Droši vien, kad ir izmainījies. Eriks domā citādāk. Eriks domā pareizi. Kāds Eriks? Mēs šo to uzzinājām par tiem, kuriem vēl nav zināms, varbūt vajag aizbraukt uz šo meteorītu krāteri. Šoreiz stāsts ir par Kolkas ragu. Kur ir Kolkas ragā krāteris? Kāpēc krāteris? Pats raks ir mainījis. 740 punkti, 9. jautājums. Heraldika. Nosauciet 2 Eiropas heraldikā visbiežāk attēlotos dzīvniekus. Kas varētu būt? Un ērglis. Jā? Kas cits varētu būt? Nu, tā arī varētu būt jautājums, vai īstos dzīvniekus vai mitoloģiskos dzīvniekus. Bet heraldikā ir mitoloģiski. Grifs ir grifs. Pagā ērglis nevarētu būt arī. Pagā ērglis var būt. Ērglis arī. Dzīvniekus. Jā. Tas jau var nav dzīvnieks. Lava ir stabīla, jā. Un grifs arī. Nē, grifs būs rētās. Jā, ērglis un lauva. Grifs nav tik daudz. Lauva viennozīmē. Lauva un ērglis arī ir daudz. Jautājums tikai vai ērglis vai grifs? Nē. Ērglis. Grifs nav daudz. Vēl par padomājušiem. Ko viennieku neaizmirsām? Ko neaizmirsām? Jums ir iespēja dažādot savu dzīvi. Tur ir 40 punktu papildus. Mēģināsim kaut kā. Iztikt. Tiem vajadzētu būt lauvai un ērglim. Tā arī ir. Es domāju, vizuāli tie, kas kaut mazliet ir redzējuši šo to no simbolikas, saprot, ka tā varētu būt vismaz noteikti. 10. jautājums. Pēdējais. Par ķīmiju būs stāsts. Nosauciet pirmo kodolreaktorā mākslīgi iegūto ķīmisko elementu. Mākslīgs kodolreaktorā. Es domāju, es nezinu, man šķiet, ka tas bija tehniecīgi. Bet es esmu kunāri mākslīgs reaktorā. Jā, pirmais, bet kodolreaktorā, saprot, pirmais mākslīgi saprot, bet vēl kaut kas jāņem. Varbūt 50 reiz vai ne? 10 varbūt 50. Paņems 10. Lūdzu, 10 punktu papildiespēju. Nevalds ļoti patīk, ka Ivars mēģināja arī spriest, un Nevalds saka, tas guņķam. Nē, tieši tā, mūsu ķīmijas spīdeklis, kāpēc mēs te lai jauktos, mēs ar savām laju zināšanām. Tā atomskaitlis ir 43. Elements atrodas vienā apakšgrupā ar mangānu un rēniju. Klusē. Gunārs domā. Trīs vienā apakšgrupā ar mangānu un rēniju. Paklusē. Nē, bez jokiem. Es domāju, tas ir tehniski. Jā, tam vajadzētu būt. Viņam pat nosaukums tāds ir. Bet mēs riskējam pamatīgi. Tas ir kas cits mums atliek? Tas ir īsti Gunārs. Kāpēc man teikt priekšliek? Man ļoti gribētos teikt, mēs domājam, bet šoreiz man jāsaka, ir Gunārs domā, ka tas ir tehniecijas. Man ļoti interesē, kā jūs uzbūrāt to ainu? Kā jūs nonācāt līdz atbildēji? Man jau principā uzreiz it kā bija bez papildu iespējas šaubas, vai ne? Jo
Tehnēcijas tomēr jau pēc nosaukuma jau ir, un it kā kaut kas tāds, nu, ka viņš tomēr varētu būt mākslīgi radīts. Tikai jautājums, kā vēl varētu mākslīgi bez kodolreaktoru radīt, ja? Un tie smagie tur tālāk, tas 43 atomu skaits būtu par mazu priekš tiem tagad, kurus iegūst, ja? Tātad jūs atbildi ir tehnēcijas. Gunār, atvainojiet. Es jūs šajā brīdī saukšu par Gunču un teikšu, Gunčam ir taisnība. Tas tiešām ir tehnēcijas. Spriedzes meistars, loģiski. 10 jautājumi ir vairāk vai mazāk esam atbildējuši. Jums ir 730 punkti. Uzvaras gadījumā tie ir labi. Skatītāji, ir pienācis laiks jums. Ja vien gribat pieteikt savu dalību vipložā vai iegūt kādu labu zvaigzni ABC grāmatu, jautājums adresēts absolūti jums. Vajadzēs skaitīt, braukt ekskursijā. Cik stāvu ir LTV celtnei Zaķu salas krastmalā 3? Piedāvāšu arī variantus, kā ierasts. Variants A 15 vai variants B 20. Īziņā rakstiet VIP, liekat atstarpi, tad vai nu A vai nu B. Sūtiet to uz numuru 159, īziņas cena ir 35 centīmi. Nepaspējāt pierakstīt, droši varat ielūkoties arī www.ltv.lv sadaļā VIP. Kungi, kā jums gājas klusies? Normāli. Šo zinājumu labāk, šo sliktāk? Tiksim, ķīmiju mēs nebūtu laikam, bet kaut kas raksts būtu. Ja kaut kas raksts, tad es būtu. Kaut kas raksts būtu, jā. Kā tas šamē jāizpildīja līdz Igaunijai? Turisma iespējas stipri. Marketings. Nu jā, esat gatavi 10 jautājumiem? Ko darīt? Ēriks Začs, komandas kapteinis, dzīvo Rēzeknē, šobrīd bezdarbnieks, interesējas par vēsturi, geogrāfiju, dabu, norisēm sabiedrībā, patīk ceļot ar velospēdu un laivām, ir Latvijas erudītu līgas biedrs. Andrejs Svilāns ir Nacionālā botāniskā dārza direktors, dzimis un skolojies Latgalē, vēlāk absolvējis bioloģijas fakultāti, mācījies Bonnā un Humboldt universitātē Berlīnē, kolekcionē latgaliešu grāmatas. Valentīns Lukaševičs ir filoloģijas doktors, darba vieta Daugavpils Universitātes literatūras un kultūras katedrā, daudz publikāciju par valodu, literatūru, raksta dzēju, Rakstnieku savienības biedrs, Latgales patriots. Pirmais jautājums. Vēsture pasaules tautas. Romas imperators Adriāns pavēlēja uzbūvēt aizsargu valni, lai nodrošinātu Britānijas provinci pret kaledoņu uzbrukumiem. Kā mūsdienās sauc tautu kaledoņu pēctečus? Ir Kaledonija, senais Skotijas. Kaledonija, senais Skotijas nosaukums, lai aizsargātu pret Skotiem. Tā, teiksim, mūsdienās viņus sauc. Jaunā Kaledonija tā tas sauc. Jā, Kaledonija, tas ir jaunā Skotija, teiksim. Un tam līdzīgi. Skotija. Tātad, kā mūsdienās sauc kaledoņu pēctečus? Skotija. Ļoti izsmeļoši. Es pieļauju to, ka jūs varētu vēl turpināt, bet pietiks ar Skotiem. Paldies. Mēs pārējām pie otrā jautājuma. Valodniecība, geogrāfija. Dažos Latvijas novados sausu pļavu ar neauglīgu augsni sauc tāpat kā kādu Zemgales pilsētu. Nosauciet to. Jelgava, Kuldīga, Bauska. Zemgale. Bauska, bet mazās tu visi. Bērni sauces. Bērni auce. Sause. Neauglīgs. Tukums nevar būt. Tukums ar kā Zemgale. Vajadzēs laikam papildu iespēju. Kuru? Cik? Gan jau, ka ņēma tos paši 30. 30. Tā, pagājās pēc laikam, jā. Mēs ņemsim papildu iespēju 30. Pilsēta atrodas 67 km attālumā no Rīgas. 67 km ir Bauska. Bauska, tā ir vecība, tiešām tā ir Bauska. Tā ir Bauska, jā. Un nosaukums ir tā Bauska. Ja tā ir pilsēta. Kuldīga. Kuldīga, kur zeme? Kur zeme nesjānē? Jāņem lielāka papildu iespēja. 67, tas ir kaut ko. Ņem 10. Cik ņemt?
10. Cik ņemsim? Ņemsim. Varbūt 10. Ņemsim 10. Jā. Evalds zinot. Viņš. Pirms atklājām papildu iespēju. Es izlasīju jautājumu un es sapratu, ka tas ir absolūti radīts jums. Valentīna, tu kā filologam? Andrej, tev kā izcilam biologam? Amerikam kā vienkārši erudītam cilvēkam. 10 punktu papildu iespēju. Pilsētā atrodas 16. gadsimta 90. gados celtā Svētā gara luterāņu baznīca. Tā gara luterāņu baznīca. Tā gara. Bauska nebūs, jā. Iet savā. Bauska. Būs. Teiksim. Kad? Nu, ko teiks? Vēl smaga artilērija ir palikusi. Ņemsim? Ņemsim. 50? Jā. Jā, aizdomu nav, tad nav. Zemes strēlēs starp Mūsas un Mēmeles upēm atrodas Livonijas ordeņa celtās pilsdrupas. Evalds no Bausku zina. Bauska. Jūs mazliet tomēr zaudējāt. Tā ir Bauska. Jums ir 910 punkti. 3. jautājums. Aritmētika. Soma kopā ar piekariņu maksā 31 latu. Soma ir 30 latu dārgāka par piekariņu. Cik maksā soma? 30 latu un 50 centīmi. Tas jau ir elementārs. Tu tā domā? Nu, piekariņš 15 centīmi. Ko tur domā? Tas jau bērnu uzdevums. Nu? Nezinu. Cik maksā soma? Cik maksā soma? Mēs pēc iepriekšējās komandas jautājumiem jau Nē, izlasot šādu jautājumu, man pārņem pilnīgs stress. Tāds kopā 31. Erika? Jā, nu, es nezinu. Sauciet ciparus. Erika? Piekariņš maksā 1 latu. Piekariņš 1. Un soma 30. Soma 30. Tātad kopā? 30. Cik maksā soma? 30. 30. Evald, es dzirdu, ka jūs gavilējat. Jums ir atbilde? 30,50. Evalds ir izreikinājis pareizi. Atšķirībā no savas spēles, par kuru maksāja naudu. Bet ļoti tuvu. Es nezinu, kā tā summa radās. Es pats mēģināju skatīties no viena gala, no otra gala. Man sanāca te 1 lats, te 30 lati un beigās vispār nekas nesanāca. Tie ir 30 lati un 50 centīmi. 30 lati un 50 centīmi. Ir skaidrs? Ja pasaka, tad laikam ir. Vai ne? 4. jautājums. Fakti. Studējošo skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Lasīt nepratēju skaits. Vidējais mūža ilgums, kurā no minētajiem rādītājiem pirmo vietu Eiropā ieņem Andora. Tā, lasīt nepratēji nebūs, jā. Andora? Nē, tas vidējais mūža skaits pret šito. Studējuši skaits pret iedzīvotāju skaitu, lasīt nepratēju skaitu, vidējais mūža ilgums. Vai nu pirmais un pēdējais? Studējušo skaits pret iedzīvotāju skaitu. Eiropā. Jo Andora ir kunduru valsts. Andora ir kunduru valsts. Vidējais mūža ilgums. Tas jāspiež. Nezinu. Nu, kuru mēs teiksim? Vidējais mūža ilgums varbūt, jo studējušo skaits pret kaut gan varbūt mazāk. Domā, kalnu iedzīvotāji. Varbūt. Tomēr viena augstskola ir un viss. Pieņemat lēmumu, laiks ir beidzies. Nu, kuru? Nezinu, kur pēc izvēles. Vai 40 ilgums? Nē, vidējais mūža ilgums diez vai. Ērika, pirmais studējušo skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Evald, kā jūs domājat? Nu, droši nezinām, bet mums ar tāpat šķiet, ka studējošo skaits. Vai jūs zināt, kuru vietu un kādā vienā no šiem aspektiem ieņem Latvija? Nu, arī augstu kaut kur.
Atvilksim mazliet elpu un jau pēc brīža uzzināsim, vai tiešām šīs sezonas mūsu pēdējais raidījums izvērtīsies spraigs. Tiekamies pēc brītiņa. Vai jūs zināt, kuru vietu un kādā vienā no šiem aspektiem ieņem Latvija? Arī augstu kaut kur. Lasīt mēs, protam. Studējam mēs daudz, ar kādiem rezultātiem cits jautājums, bet mums ir viszemākais vidējais mūža ilgums. Savukārt Andorā ir 83,5 gadi. Erika, jūs bijāt uz pareizā ceļa. Sākumā. Jums ir 710 punkti. Jā, mēs jau esam zaudējuši, bet mēs spēlējam. Baudam spēli, kā es parasti saku. 5. jautājums. Literatūra. Līgotņu Jēkabs, Jēkabs Lautenbachs, Jūsmiņš, Jānis Akurāters, Rainis. Kurš no minētajiem latviešu rakstniekiem kā pirmais 1911. gadā uzrakstīja lūgu ar nosaukumu Indulis un Ārija? Kā pirmais 911. gadā? Jā. Rainis ir. Jā, tas ir domāts 1911. gads. Rainis 11. uzrakstīja. Apmēram, jā, jābūt ir Līgotņu Jēkabs. Kurš man minēt, kā pirmais izrakstīja Indulis un Ārija? Es laikam Rainis. Rainis. Rainis ir. Klausīšu, jā. Pārāk vienkārši tas būtu. Tas ir Jēkabs Lautenbachs, Jūsmiņš. Rainis to esot izdarījis dažus mēnešus vēlāk. Tagad mēs to zinām. Tagad jūs to zināt. Jums ir tagad motivācija iet uz biblioteku un šo jautājumu pastudēt vairāk. 6. jautājums. Kino. Kā sauc Rodžera Mūra atveidoto varoni filmā Tikai tavām acīm? Neņem kaut kādu parādīties vai noteikti jāņem. Es domāju. 20. 20, Erika, jā? Lūdzu. Filmas Casino Royale un Mierinājuma kvants šo varoni attēlo Daniels Kreigs. Kā Džeims Bonds, no? Jā, Royale. Es domāju, Džeims Bonds tas ir. Paņem 50. 50. Baudam spēli. 50 punktu papildies spēli. Lūdzu. Pirmais šo varoni kinofilmā Doktors Ne atveidojas Šons Konerijs. Jā. Tas ir James Bond. Tas ir James Bonds. Rodžers Mūrs arī bija viņš, jā. 7. jautājums. Skaitļi Rīgas nami. Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Mērovics ierosināja adreses maiņu namam, kurā viņš dzīvoja. Nosauciet numuru, kas ir arī mūsdienās, ir šim Krišjāņa Valdemāra ielas namam. Ārlietu ministrijas nams Rīgas bijusī doma. Es domāju, ka jā, tas ārlietu ministrijas nams. Nosauciet numuru, kas tas varētu būt. 2, 3 kaut kāds. Krišjāņa 2, 3. Nosauciet numuru, kur arī mūsdienās ir Krišjāņa Valdemāra. Kungi? Jā, atbild, jā. Laiks ir beidzies, papildu iespējas arī. Saprotiet, viss ir stāsts par 13. 13, jā. Krišjāņa Valdemāra ielā 13 tas bija. Tagad ir numurs 11A. Ziniet, kā ar to 13? Jā, tāpēc 13 bija. Jā, vienam patīk, vienam nepatīk. Viens sadzīvo, viens nē. Acīm redzot, Zigfrīds Mērovics ar to negribēja sadzīvot. Nav tas sanākt. Nu, tad versija bija. Bet, 8. jautājums. Atjautība. Kas ceļo pa pasauli, vienmēr paliekot stūrī? Stūrī. Pasauli, vienmēr paliekot stūrī. Papildu iespēja. Jā? Jā, papildu iespēja. Jā. 40 punkti, ja? Vienīgā, kas ir, to arī ņemam. Labi. Jā. 1840. gads. Lielbritānija. Nomināla vērtība 1 pence, Karalienes Viktorijas attēls. Pastmarka. Pastmarka. Tā arī ir pastmarka. Ziniet, kas bija iepriecinājuši šajā jautājumā? Ka arī tajā telpā bija klusums. 9. jautājums.
Ģeogrāfija. Kā sauc upi, kas līdz 18. gadsimta vidum bija Daugavas kreisā krasta garākā pieteka Latvijas teritorijā? Lielupe. Lielupe. Kungi, man nav nekas iebilstams. Lielupe ir skaista, un Lielupe arī ir. Visbeidzot arī pēdējais jautājums. 10. šajā, jāsaka, sezonas pēdējā spēlē, un tas skan šādi. Tā bija ģeogrāfija. Plus 58 grādi pēc Celsija skalas. Tā ir maksimālā uz zemes virsmas reģistrētā temperatūra. Kā mūsdienās sauc valsti, kuras teritorijā tā tika reģistrēta? Mūsdienās, jā. Varbūt Abesīnija tagad Etiopija. Pagaid, nē. Mūsdienās. Vai varbūt Lībija? Vai Sudāna? Iepriekšējiem nosaukumam. Nē, Lībija. Tik labi Sahara. Alžīrija. Sahara, Alžīrija, viss faktiski stāv. Papildu iespēju 10 punktu. Ņemsim, jā. Nē, 30 paņemam. Erika? Paņemšu 10. 10. Labi. 10 punktu papildu iespēju. 1922. gadā, kad reģistrēta minētā temperatūra, šīs valsts bija Itālijas kolonija. Etiopija 22. gadā vēl nebija kolonija, tā kā Lībija. Nomars un tam līdzīgi, tā kā jau. Politiska aktualitāte jautājumā, jā? Politiskais karstums ar? Jā. Kas to zina vai? Lībija. Tātad Muamars Kadāfi ar mazajiem cirvīšiem, jā? Jā. Joprojām vicinās. Tā tiešām ir Lībija. Jums ir 390 punkti. Jā. Bet šajā gadījumā tam nav vairs nekādas nozīmes. Es ļoti gribu cerēt, ka jūs tiešām baudījāt spēli. Sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Beidzot. Beidzot. Mēs jau pelnījuši. Beidzot, bezdzērsim šampāniet. Kokie. Paldies, kapteini. Paldies. Man ir absolūta pārliecība, ka šīs sezonas noslēguma raidījumā mēs varam līgt neizšķirtu. Jūs vienreiz uzvarējāt, vai ne? Un jūs tagad uzvarējāt. Beidz. Rekā. Tagad jūs brauksiet uz erudītu līgu ar kliņģeri. 730 lati. Kā tērēsiet? Būšu bezkaunīgs. Nu, gan jau, ka ceļošanā pārsvarā. Ceļošanā? Tikai un vienīgi. Tikai, nu ir plānā kaut kur vasara? Varbūt mums kaut ko varat ieteikt, tā ir Latvija. Jau saplānots ir. Jā? Visu sezonu ir saplānots. Viss uz riteņiem? Vai kājām? Uz spārniem un riteņiem. Uz spārniem un riteņiem. Nu jā. Ērika, kur jūs pazaudējāt to pavadienu? Kas to lai zina? Ne? Ir rūgtums sirdī mazliet? Nē. Tieši tā kā bija. Mēs vienreiz vinnējām. Viņi vinnēja. Vai ne? Tā kā Evalds saka, jūs esat bijuši sarežģītāk jautājumi. Jā. Vienreiz beidzot jāatzīst, ka pretiniekam bija grūtāk. Parasti ir otrādi. Sveicu tad. Skatītāji, ja jūs gribat paust savu viedokli un iespējams tikt pie kādas labas zvaigznes ABC grāmatas, jūs varat arī paust savu simpātijas par kādu no šīm komandām. Ja jums ļoti patika Evalda komanda, izņā rakstiet com, liekat atstarpi numuriņu 1. Ja jums patika Erika komanda, tad izņā rakstiet com, liekat atstarpi un cipariņu 2. Uz numuru jāsūt 159. Zvaigzne ABC joprojām parūpējas par mūsu labsajūtu. Kādam no jums trāpīsies ceļojums uz Čehiju un Slovākiju? Būs iemests aizbraukt tikot pie šādu ceļvežu, vai ne? Un ūdens ziloņiem. Arī Sāra Gruena stāsts par Ameriku, 1931. gadu lielās depresijas laiks. Veterināra medicīnas students Jakobs, kura dzīve šķiet neglābjami izpostīta, bezcerīgā situācijā atrod darbu ceļojošā cirkā. Tajā nav pat ziloņa, bet ir skaista jātniece. Kungi, priecīgi jums vasaru, saulainu, krāsainu. Es pieļauju, ka mēs tiekamies nākamajā sezonā, vai ne? Paldies jums vēlreiz par spēli. Skatītāji, mēs arī noteikti tiekamies nākamajā sezonā, lai jums arī jauka vasara. Neaizmirstiet tik pa brītiņam arī vasarā, savā brīvlaikā, ieskatīties mūsu mājaslapā internetā, tāpat arī Twitterī. Tur būs šādi tādi jaunumi, tāpat arī jūs varat sūtīt savus ierosinājumus un savas vēlmes. Lai jums jauki. Tiekamies jau tajā laikā, kad lapas lēnām sārtojas. Lai jums jauki. Atā!